Es esmu pārliecināts, ka auditorijā ir izveidojušies interesanti jautājumi, un tāpēc varbūt es apsēdīšos šeit blakus prezentētājiem un nedominējuši ar saviem jautājumiem. Varbūt sāksim, ja kādam ir jau pašlaik kāds jautājums, ko jūs gribētu uzdot mūsu prezentētājiem. Ja nav, tad varbūt es sākšu. Man šķiet ļoti interesanti tāda savstarpēja saikne starp pirmo un pēdējo, un arī starp visiem šiem trijām prezentācijām tajā ziņā, ka mēs pēc būtības runājam par to, ka par tām lietām, kuras ir bijušas iecerētas varbūt citādāk, varbūt neizdomājot līdz galam, bet tagad mēs redzam kaut kādas ļoti specifiskas formas. Dažas no tām mēs uzskatām, ka ir pozitīvas, dažas mēs domājam, ka ir kaut kādā veidā negatīvas. Vai jūsuprāt, un es pat nevaru pateikt, kam es to adresēju, droši vien visiem trim, vai jūsuprāt ir kaut kāds veids, kā mēs varam jau sākotnēji izzināt, kas ir tas pozitīvais un ko vajadzētu paturēt un ko nevajadzētu, un no otras puses arī, ko mēs šajā mirklī, piemēram, mums ir zināms, ka tur ir tie kaķi, vai no viņiem jātiek vaļā, vai no viņiem nav jātiek vaļā, jo varbūt tas viss mutēs kaut kādā ļoti brīnišķīgā lietā pēc 50 gadiem. Es domāju, kaut ko noteikti par pozitīvu un kaut ko par negatīvu, tā būtu mūsu pirmā kļūda. Jo tie paši kaķi, pa kuriem es tā kā runāju un kurus es apskatīju, precīzāk stāsts jau nebija pa kaķiem, bet pa cilvēkiem, ļoti labi parādīja, kas vienam der, tas otram neder, kas vienam traucē, tas otram palīdz. Tāpēc es domāju, ka meklēt kaut kādus pozitīvos piemērus, pie kuriem turēties un kurus paturēt, es neieteiktu. Es drīzāk ieteiktu vienkārši vērot un skatīties, jo tā reālā dzīve, tas cilvēks, kas dzīvo, kurš ir tiešā saskarē ar visu to, kas viņam ir apkārt, viņš jau parādīs, kas ir dzīvot spējīgs, un viņš pats parādīs, kas ir tas, kas viņam ir vajadzīgs. Tā kā es noteikti izvairītos meklēt pozitīvos piemērus un pie tiem strikti turēties, jo laiks mainās, un kā pēdējais runātājs arī ļoti parādīja, cik krasi mainās vērtības un uztveres un vajadzības. Jā, man liekas, ka mēs varam dalīt šo jautājumu divās daļās neapšaubām. Pirmkārt, ko darīt vai nedarīt ar to, kas jau ir noticis, un kā nekļūdīties nākotnē. Ja mēs runātu par to, ko darīt vai nedarīt ar to, kas jau ir noticis, es, protams, arī neapšaubām pievienojos apgalvojumam, ka atbildi jau ir ietverta pašā jautājumā, tātad vārdā darīt. Manuprāt, neko daudz tur darīt arī nevajag. Vajag ļaut šai sistēmai dzīvot, attīstīties un šai sistēmai galvenokārt netraucēt un nemēģināt no Dieva puses mums kā arhitektiem redzēt visus risinājumus vides estetizācijā. Es domāju, ka atbalsts ir tas, kas mums to ceļu parādīs. Savukārt, ja mēs domājam par nākotni, tāds īstenībā jau tikai pēdējos 20 gadus mēs varam runāt par tādu zinātnes formu kā utopija vai futurisms kā zinātni, kas mēģina prognozēt pasaules un dažādu procesu attīstību tajā. Skaitā neapšaubāmi tas ir ārkārtīgi grūti un sarežģīti, ko jau ir rādījusi šis evolūcijas teorijas. To mēs varētu uzskatīt par gēnu inženieriju. Mēs nekad nebūsim spējīgi paredzēt gala rezultātu. Pretējā gadījumā mēs būtu tā kā dievu grupa vai dievu kopums, bet mēģināt mēs droši vien varam, un kā jau es teicu, mūsdienu zinātni caur utopiskajām un futuristiskajām zinātnēm to ārkārtīgi labi mēģina darīt. Ja nav citi jautājumi, es turpināšu. Jā, lūdzu. Jā, Kristīna Āboliņa, Latvijas Universitāte. Es tikko atbraucu no Polijas, kur viens arhitekts prezentēja
ļoti skaistu pieeju universitātēs, kur viņi zīmē jaunas pilsētas un vispārējo izaugsmēji, un ka es prasīju, ko darīt. Nu, vai jums arhitekta izglītībā pievēršas arī sarūkošām pilsētām? Viņš tā ļoti izbrīnīts un pagriezās un pateica, vienmēr ir vinnētāji un zaudētāji. There will be always some losers. Un viņš vienkārši tā teica, viss Baltija, vienkārši lūzeri, ko jūs tur uztraucaties? Mēs celsim jaunas pilsētas, jo visa prezentācija bija balstīta, cik procenti katru gadu pāriet dzīvot pilsētās. Un man, paldies prezentētājiem, ir jautājums par šo datu salikšanu kopā. Pirmkārt no Sarmas kungas tas grafiks, kur pieprasījums pēc jauniem mājokļiem krīt, un tur ir viena aizmuguri, iedzīvotāju skaits, cik ilgi mums var būt nemitīgi kāpjošs skaits jauni mājokļi. Un otra tā prezentācija par Purvciemu centru un tās vecās mājas, kas tūlīt paliks tukšas. Un šeit ir jautājums par to, ko jūs domājat par starpnieku, kas ir iejaukts šajā lietā, kam vispār neinteresē, kā cilvēki dzīvo, jo vienīgais viņa interese ir peļņa. Bankām neinteresē, ka šeit ir tukšas mājas, un to mēs redzam pašlaik Rīgas centrā, kad īstenībā tagad šī kvartāla apkārtnē 4 jauni betona kluči aug. Un tas ir jautājums par starpnieku, jo es ļoti šaubos, vai tiem, kas dzīvo tai Hikikomori istabiņā, vai tā ir viņa brīva izvēle, ja viņam tiktu piedāvāti cilvēciski mājokļi. Man tā kā jāatbild. Jā, labi, vispirms neliels precizējums par šo grafiku. Tātad šis grafiks neatspoguļoja jaunas mājokļus, tas atspoguļoja jaunu finansu pieprasījumu, jo tas ir ņemts, es precīzi neatceros, vai no JP Morgan vai no Reuters Ecovin. Tātad šeit nav runa par fiziski jaunu māju būvniecību, šeit ir runa par fiziski nepieciešamo finansējumu. Tātad tas atspoguļo ārkārtīgi precīzu pieprasījumu, gan jauno, gan sekundāro mājokļu tirgu. Otrkārt, ja mēs runājam par iedzīvotāju skaitu palielināšanos vai samazināšanos, apzināti es apskatīju tikai un vienīgi Amerikas tirgu, jo Amerikas tirgus ir ārkārtīgi labs indikators, tāpēc vien, ka viņš darbojas ārkārtīgi izolētos apstākļos. Tātad tur nenotiek vai notiek ārkārtīgi minimāli ārējo apstākļu iedarbība, un Amerikas demogrāfija atspoguļo ārkārtīgi precīzi to, kā cilvēki pieaug vai samazinās, un mēs zinām, ka tur nekāda tādas problēmas ar kritumiem vispār nav. Līdz ar ko tur datu korelācijā nekādas lielās iespējas nav un atspoguļo diezgan skaidrs sabiedrības tendences. Savukārt par Hikikomori jūs nedaudz neprecīzi iespējams izpratāt to, ko es teicu. Hikikomori nav kaut kas tāds, ko cilvēki tā kā ir spiesti pieņemt, jo viņiem nav citas izvēles. Hikikomori ir indivīda personīgā izvēle. Par tiem starpniekiem, kurus neinteresē cilvēku dzīves? Vai? Es tur neko daudz nevaru komentēt. Skaidrs, ka būs vienmēr starpnieki, kurus neinteresē cilvēku dzīves. Varbūt labi, ko mēs tur. Tas varbūt mutēs kādā lieliskā nākotnes attiecībās. Jā. Tā kā, labdien, Indre, ainava arhitekte. Un jautājums ir par cilvēkiem. Tas jautājums man laikam ir visas šīs dienas garumā, un viņš ir jautājums par sapņiem. Par ko sapņo šie cilvēki? Varbūt tās, ka jums izdevās kaut ko no tā visa satikt, jo tur ir ļoti daudz atmiņas. Tajās mājām ir atmiņas, viņām ir ģimenes, ir vēstures, ir dzīves, ir veiksmes, bet ir bērni, ir arī vecākie cilvēki, kuriem ir sapņi.
Un kaut kā tie ir tie, kuriem ir diezgan liels dzinējspēks parasti, lai kaut ko virzītu, lai būtu tas, kur mēs tiecamies. Un tikai pēc tam ir tāds, ka mums ir piedāvājums, mēs izvēlamies no tā, ko mēs varam izvēlēties. Tā apmēram, paldies. Mana pētījuma ietvaros, teiksim, veiktās tomēr nedaudzās intervijas, bet liecināja par to, ka cilvēki, kas paši dzīvo šajā kvartālā, un te es atsaukšos, laikam, jūsu jautājums bija par to, ka tās vecās mājas kļūst tukšas, bet tā nav. Dzīvo gan jaunajās, gan vecajās, un drīzāk ir, teiksim, viens no projektiem bija tiešām nebija piepildīts. Primavera projekts, ja nemaldos, viņiem arī diezgan augsts cenas, bet restīvi par šiem sapņiem un cilvēkiem bija tā, ka cilvēki, kas dzīvo vecajās mājās, tieši satiekot šajā ārtelpā pie jaunajām, viņi stāstīja par to, ka viņi labprāt dzīvot šajās jaunajās. Un tāpēc arī salīdzināja, ka šie te iemesli, kāpēc viņi dzīvo tieši tur un kāpēc cilvēks, kuram ir diezgan liela līdzekļa jāiegulda šī jaunā mitekļa iegādē, viņš izvēlas dzīvot Purciemā un kādas citas mājas būtībā pagalmā. Viņam ir tie paši šie diezgan racionāli tie iemesli. Tur šis centra tuvums un infrastruktūra ir gan šiem te vecāko māju iedzīvotājiem, kur jau tur dzīvo ilgāku laiku, gan arī tā kā atklājās, ka arī viņi labprāt dzīvot šajos jaunajos līdzīgi iemeslu dēļ. Var uzdot jautājumiem? Es gribu uzdot jautājumu Sārmas kungam, jo viņam bija ļoti lielisks grafiks, kur viņš parādīja to Amerikas mājokļu attīstības ceļu no 30. gadiem līdz 2008. gadam. Ja viņš klausās, es gribētu viņam varbūt tās mēģināt, viņš varētu mēģināt pastāstīt, ar ko beidzās 2008. gads, jo jums tas grafiks bija uz 2008. gadu, un vai Amerika nav kaut kādā veidā līdzīgā situācijā, kādā viņi bija 30. gados. Jo tur man vienkārši gribētos tādu plašāku komentāru, ja jūs varat. Jā, es varu gan. Tas, no kā vajag, manuprāt, izvairīties no tādas ārkārtīgi tuvas analīzes. Mēs saprotam, ka 2008. gadā notika krīze, visi skaitļi neskaitāmas reizes samazinājās, līdz ar ko tas, ar ko mēs šobrīd statistikā nodarbojamies, vai ar ko statistika šobrīd nodarbojas, ar tādu mazo skaitļu aritmētiku. Mēs tur savā ekonomikā nokritām par nezinu cik tur procentiem un sakam, ka mēs Eiropā tagad visvairāk, visātrāk attīstāmies. Tā ir tāda mazo skaitļu matemātika, tāpēc pateikt, kas šobrīd notiek pasaulē vai Amerikas Savienotajās valstīs pēc 2008. gada īstenībā vispār nav iespējams. Ja mums nav objektīvu statistikas datu, mums nav objektīvu atskaites punktu, kā viņus vērtēt. Mēs nevaram pateikt, atgriešanās notiek tāpēc, ka cilvēki grib vairāk pirkt. Mēs nevaram pateikt, ka atgriešanās notiek tāpēc, ka cilvēku ekonomiskais stāvoklis kļūst labāks, vai mēs nevaram pateikt tāpatās, ka atgriešanās pie kaut kādas izaugsmes notiek tāpēc, ka pasaules izaugsme vispār iet uz augšu. Nav adekvātu ieroču vai nav adekvātu datu, kā pret šo lietu attiekties. Tāpēc ārkārtīgi daudzas statistikas šobrīd domājot par, nevis finanses problēmām, bet domājot kā reiz par sociālām problēmām, apstājas tieši 2008. gadā. Ja jūs raudzītos mazliet vēsturē, tad jūs varētu izdarīt secinājumu, ka ārkārtīgi daudz statistikas iepriekšējā gadsimtā apstājās 1913. gadā. Tātad tieši pirms Pirmā pasaules kara, jo visa statistika, kas bija no 13. gada līdz apmēram 52. 53. gadam, nebija īpaši nopietni vērtējumi, tāpēc, ka tur bija dažādi ārējie faktori. Līdz ar ko tā man īsā atbilde ir, nav iespējams pateikt, kas notiek pēc 2008. gada šobrīd. Labdien, man arī ir jautājums Visvaldiem. Paldies par lielisku prezentāciju, man liekas, viņa bija ļoti stipra. Vispār tā teorija ir ļoti interesanta, un arī faktu atlase ir tāda, ka ir izvēlēti fakti, kas to teoriju ļoti stipri atbalsta. Principā pretrunīgi fakti nav minēti, līdz ar to man liekas, tā visa prezentācija un tā doma ir ārkārtīgi spēcīga. Bet man ir tāds jautājums. Jūs rādāt grafiku, kur bija samazināts nopirktu māju daudzums un palielinājis izērētu telpu, izērētu māju daudzums. Līdz ar to es nezinu, vai šeit mēs varam runāt par to, ka cilvēki arvien pārvācas mazākajos dzīvokļos, vienkārši mainās
teiksim, dzīvokļu apsaimniekošanas veids, manuprāt? Nu, tas būtu pirmais jautājums. Vai jūs izpētījat tieši, vai jūs esat pārliecināts, ka tas dzīvokļa lielums ir samazinājies? Un otrs jautājums, jūs runājat par to, ka jūs izpētījat tikai Amerikas tirgu, bet tas hikikomori parādība, tas iet no Āzijas, manuprāt, nu, cik es zinu, cik man ir zināms no visiem tiem mangas un tā tālāk faniem. Un cik liels procents ir cilvēku, kuri ir Amerikā tādas nelabvēlīgas mutācijas rezultāti? Cik liels procents ir tādu cilvēku, kuri reāli dzīvo Amerikā? Visvienkāršākā atbilde ir par tiem hikikomori. Ar hikikomori šobrīd atzīti objektīvi pēc statistikas sirkst 1 no 100 amerikāņiem. Tiesa, tur var diskutēt par to, ko nozīmē 100 amerikāņi. Tātad tie ir amerikāņi, kuriem ir 14 līdz 16 gadi, un tad tur vēl kaut kā tā. Bet lielos vilcienos apmēram 1% amerikāņi ir kaut kādā veidā atzīti par šī te sindromu, ja tas vispār tā varētu saukt nesētājiem. Savukārt, ja mēs runātu par šīm te īres, par šo te īres pieprasījumu, tad, vispirms man jāatzīst vai jāsaka, ka jebkura teorija vienmēr ir tikai un vienīgi teorija, un ir iespējams arī pretējas teorijas. Tomēr neapšaubāms ir viens fakts, ka strauji pieaugot kādam konkrētam pieprasījumam, ir pavisam skaidrs, ka piedāvājums tādā formā nav iespējams. Tātad strauji pieaugot īres tirgumu, īres pieprasījumam, īres cenas ārkārtīgi ceļās, līdz ar ko tas, ko šie cilvēki var izīrēt vai var iegūt, kļūst arvien mazāks. Kā rezultātā neapšaubāmi pieprasījums pavisam objektīvi ir pēc mazākām īres vienībām. Un tur nav nekādas tādas faktu korelācijas, tas ir loģiski, tas ir šobrīd tā. Skaidrs, ka ja mēs ieraudzīsim vienā brīdī, ka šie mazie dzīvokļi tiks sabūvēti pietiekoši lielā skaitā, kas tiek uzskatīts tādā nākošajā 8 gadu periodā, tiek pieļauts, ka šo dzīvokļu lielums palielināsies. Un, ja mēs raugamies uz šo te Bloomberg programmu, tad pēc 20. gada, tur kaut kādā 28. gadā ir paredzēts šos te plānošanas nosacījumus atkal mainīt, un no 23, jeb no 250 pēdām tur celties uz kaut kādām 420, kaut kādām tam līdzīgām. Līdz ar ko šīs faktors kaut kādā mērā ir ticis analizēts, bet neapšaubām es jums piekrītu, ka jebkura teorija ir manipulācija ar faktiem, kāda šīs teorijas izvirzītāja labā, tas ir neapšaubām, tas ir vispār zinātnes pamatā. Jā, paldies par jūsu komentāru par 2008. gadu, jo tas tiešām iet saistībā ar šo Amerikas gadījumu, jeb Amerikas keisu, un man jāatzīst, ka tiešām šie te minētie piemēri, tas Fannie Mae un Freddie Mac, ja mēs te paraugamies uz šo te ekonomisko situāciju, viņi tieši šie te divi kreditētāji lielie ieguldīja lielā mērā nekustamā īpašuma krīzē tieši Amerikas Savienotajās valstīs, jo viņi nodarbojās ar šo te pārkreditēšanu, piedāvājot labākus procentus. Un šīs darbības rezultātā faktiski Amerikas Savienotajās valstīs tika būtiski mainīt šī kreditēšanas nosacījumi un arī tika mainīt arī vispār mājokļu, kā teikt, vispār politika, kā tāda nekustamā īpašuma jomā. Un tiešām arī pašreiz Amerikas Savienotajās valstīs nevar iegādāties jebkurš tik vienkārši mājokli. Tā tiešām ir problēma, bet jāatzīst arī, ka Amerikas Savienotajās valstīs tā ir tā valsts, kur cilvēki ir ļoti mobili un viņi maina, faktiski mājokli maina gandrīz katrus 5-7 gadus, tā ir statistika, un nav nekādas problēmas viņiem pārcelties uz citu vietu, ja vienkārši viņiem ir šīs finansiālās iespējas. Un tā ir tā situācija, un vēl ir jāatzīst, ka viena problēma, kas ir Amerikas Savienotajās valstīs, tieši šī ir milzīgā migrācija, un ka tiešām arī ar to arī saskarās būtībā arī visa attīstītā pasaule, kur ir ienāk liels iedzīvotāju skaits, būtībā dažreiz arī nekontrolēts, kuram vienkārši ir nepieciešams mājoklis, bet kur tiemžēl nekvalificējās šīm te prasībām, kas ir vietējiem iedzīvotājiem. Izmantot
iespēju pajautāt Zanei. Man likās ļoti tāda interesanta metafora par jaunajām mājām, kas atņem eksistences centru vecajām mājām. Un to tu balsti uz novērojumu, ka apkārt ir vecā apbūve nosacīta, ja? Un vidū ir jauna apbūve. Bet mēs zinām, ka ir arī citi gadījumi Rīgas citos mikrorajonos, kur ir tās padomu laika blokmājas apceltas apkārt vecajām, kaut kādām vēl vecākām mājām. Vai tas kaut kādā veidā maina to māju savstarpējo statusu, kā tev šķiet? Es domāju, ka tur drīzāk, es nevaru runāt par to konkrēto gadījumu, ko tu mīni, bet es domāju, tur drīzāk ir jebkurā gadījumā kaut ko, to arhitekti noteikti labāk pateikt par mani, bet domāt par to, kas tur jau ir, nevis tikai par telpu un par iespēju uzcelt, bet par to, kas ir, teiksim, šo purcējumu gadījumā, ka jā, tur ir šī lielā platība, kas ir relatīvi tuvu centram un, protams, ir iekārojama, bet, vai tagad ir par vēlu, protams, par to vairs runāt, jo mājas jau ir uzceltas, un tagad, var tikai skatīties, kas tur notiek, un tur tāda īpaša iejaukšanos es tur vairs neredzu, bet, ka tā vieta, kurā kaut kas tiek celts, jebkurā gadījumā nav tukša, arī tavs minētais piemērs, ka jebkurā gadījumā arī vienalga, vai tas būtu centrā, jebkurā gadījumā ir jāskata tās attiecības, kādā tas tiek veidots, jaunais un vecais. Man vēl viens jautājums. Viena no tām lietām, par kurām sākās šī sesija, bija par kopienu atrašanu. Un tas ir viens no tādiem ļoti centrāliem jautājumiem, par ko atkal un atkal runā pilsētu plānotāji un arhitekti un dažādi sociāli aktīvie elementi, kopienu stiprināšanu un tā tālāk. Tāpat laikā, kā mēs redzam, bieži vien to kopienu ne tikai ir grūti atrast, bet tad, kad mēs gribam, lai viņi kaut kādā veidā sanāk kopā, tad viņi nesanāk kopā. Un iespējams, ka dažos gadījumos pat cilvēki mūk no tām kopienu, no tās idejas, ka mēs tagad vajadzētu sanākt kopā un kaut ko darīt, jo ir citas lietas, ko dzīvē darīt. Respektīvi, mans jautājums ir, vai ar šo vēlmi visur saskatīt tās kopienas, mēs neuzliekam cilvēkiem kaut kādu tādu slogu, kuru tikai ir izdomājuši analītiķi, bet kurš realitātē cilvēkiem nemaz nav nepieciešams. Man liekas, ka pats termins pats par sevi kopiena ir absolūti abstrakts. Un katrs tajā ieliek to savu saturu, un tajā brīdī, kad mums vajag veikt kaut kādas pārmaiņas, kas skar lielāku cilvēku daļu, tad mums šis termins ir ļoti izdevīgs. Mums vajag kopienu. Bet faktiski mēs neskatāmies dziļāk, ko tad šī kopiena nozīmē. Un mēs, kā es arī savā runā pieminēju, kad ir jau ļoti ērti uztaisīt sabiedrisko apspriešanu, un pēc tam pēc tiem, vai tie būtu 3, 5 vai 100 cilvēki, kas ir atnākuši pateikt, kad ir saskaņots vai nav saskaņots, vai ka sabiedrība, ka vietējie ir izteikuši savu vēlmi. Bet tas ir tālu no tā visa. Es gan arī negribu teikt, ka mums tagad būtu jānoskaidro katra cilvēka viedoklis, bet tas, ko es gribētu ierosināt, censties tomēr izvairīties no tādas vispārināšanas, pieņemot, ka kaut kas vienā vietā ir līdzīgs, vienāds un mēģināt kaut kādiem kritērijiem pieskaņot. Jo tas nav iespējams, cik ir cilvēki, tik ir viedokļi. Un vienam vajag šo te socializēšanos iet ārā un tikties un darīties un rīkoties, bet citam nevajag. Un varbūt tas jautājums, kas pirms tam izskanēja par sapņiem, es nevaru runāt par visiem purciemiešiem, jo mans kontakts bija tieši ar 3 sievietēm. Bet tas, kas tur bija, es neteiktu, ka tie bija sapņi, tā bija sāpe. Un šī te kopā sanākšana, tas bija kaut kādas sāpes un tukšuma mazināšana.
Jo tā bija cilvēku grupa, kas tomēr jau ir virs 60, kas savā dzīvē kaut ko bija zaudējuši, un faktiski tas kaķis bija iespēja iziet ārā. Tas kaķis, tas bija iespēja satikties un parunāties. Tai pašā laikā tās sievietes negribētu iet uz kopīgu talku vai iet uz kādu kopīgu lielāku sanākšanu. Tāpēc, ka katram tas kontakta līmenis, cik ļoti tu gribi no sevis iziet un savu šo te privāto telpu padarīt publiskāku, ir absolūti individuāli. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jāmēģina izvairīties no abstraktiem un varbūt neko īsti neizsakošiem apzīmējumiem. Paldies. Man tiek rādīts, ka laiks mums iet uz beigām. Es gribu vēlreiz izteikt lielu pateicību visiem runātājiem šodien un cits starpā par šo redzējumu, kur saskarās struktūras un dzīves, kas, manuprāt, ir ļoti interesanta, nozīmīga perspektīva. Liels paldies arī jums par uzmanību. Vislabāk!